Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, AutoDNA un Goodyear. Esiet sveicināti! Tavs AutoTV megatesta 4. izlaidums ir nonācis finiša taisnes galā. Šajā sērijā apkoposim domas un meklēsim labākos no labākajiem. Bet pirms ķeramies pie Excel tabulu pētīšanas un punktu skaitīšanas, nedaudz atsvaidzināsim atmiņā galveno informāciju par šī testa brauciena autoparku, kurš šoreiz ir patiesi spilgts un daudzveidīgs. Kā jau minējām, izvēloties automobiļus šim braucienam, mēs vadījāmies pēc principa meklējam mašīnas, kuras mēs vēlētos redzēt savā garāžā. Apzināti esam atteikušies no pašiem lētākajiem un mazākajiem, kā arī no kosmosa kuģiem, kur vadīšanai ir vajadzīga reaktīvās lidmašīnas pilota apliecība. Dalībnieku mums ir ļoti daudz, 10, un teiksim, tā starpība starp to, kas mazāk patīk un vislabāk patīk, tā starpība ir tik maza, ka favorītus ir diezgan grūti izvēlēties. 10 auto nav nemaz tik viegli izvēlēties, jo kategorija ir līdzīga, bet kas iekrīt acīs, tātad ID Buzz. Tas ir ļoti interesants auto, bet viņš atšķirās no visiem pārējiem ar pielietojumu un savu stilu. Ja pirmais hipija busiņš, runājot par jaudu, bīstens vegāns, pašos modeļu pirmsākumos tā dzinējs no sevis spēj izspiest vien 24 zirgspēkus, jaudas pīķī 54, tad mūsdienu ID Buzz ir kārtīgs atlēts. Uz priekšu to dzen 204 zirgspēkus jaudīgs elektromotors, kura grieze ap 300 Nm. Tā baterija bloka ietilpība ir 77 kWh, un ar to ir gana, lai ar vienu uzlādi veiktu 423 km. Uz papīra, protams. Bez tam, ja lādēsiet to ātrajā uzlādē, ID Buzz elektrosistēma pretī spēj paņemt līdz pat 170 kW lielu jaudu. Viens no maniem top favorītiem noteikti ir Volkswagen ID Buzz, kas man uzreiz atmiņā palicis kā feins auto no visiem 10. Jo viņš ir ģimenes auto. Viņš reiz izceļās no pārējiem, un mūsdienās nav nemaz tik daudz stilīgu un ietilpīgu auto. Ir vai nu viens vai no otrs, bet ID Buzz manā skatījumā apvieno abus. Turklāt, ka viņiem būs vēl lielāka baterija, tad ģimenes varēs aizbraukt vēl tālāk. Vēl nedaudz turpināt par šī busiņa tehniku. ID Buzz ir klasiskā riteņu piedziņa, un arī tā elektromotors atrodas uz auto aizmugurējās asas. Akumulātora bloks ir ļoti plāns un atrodas zem auto grīdas, bet tā kā tas ir salīdzinoši smags, auto smaguma centrs ir ļoti zems, un tas pozitīvi iespaido šī busiņa gaitu. Arī tiem, kuriem ir paniskas bailes no iedziena klasiskā riteņu piedziņa, nevajadzētu uztraukties, jo šī auto vadāmība pat uz pilnībā apladojuša ceļa ir visai prognozējama un droša. Ja mēs skatāmies jau no crossoveriem, tad man noteikti patika vācu trīnieks, kurā šī gadījumā visinteresantāko sniegumu man parādīja Mercedes. Un patiešām, Mercedes-Benz EQS SUV uz pārējo šī testa auto fona izskatījās gluži vai kā no citas pasaules nācis. Mežonīga jauda, apvienojumā ar greznību un mūsdienu tehnoloģijām, brīžiem pat radīja mulsumu. Arī šī auto cena ir atbilstoša. Rīgas noliktavā pieejamie maksā no 90 līdz 155 000 eiro AMG versijā. Interesants fakts. EQS SUV ir viens no ietilpīgākajiem savas klases pārstāvjiem, tomēr tas ir kompaktāks nekā EQS sedans. Tā riteņu bāze ir par 9 cm īsāka. Pateicoties tam pat bāzes komplektācijā šis auto šķiet īpaši veikls un viegli manevrējams. Par papildu samaksu EQS SUV ir iespējams aprīkot ar Airmatic pneumo piekari ar maināmu klīrensu. Salīdzinājumā ar bāzi plus 3 cm, kā arī aizmugurējās asas riteņu piestūrēšanas sistēma. Tās maksimālais pagrieziena leņķis ir 10 grādu. Kas visvairāk iekrīt acīs, interesants šis te pagriežamība. Kad pakaļējie rati ir iegriežami, tas, kā viņš griežās apkārt, tas ir vienkārši fantastiski. Mercedes visādā ziņā ir diezgan liels kosmos jāatzīst. Ir tīpaši salonā, kad tu iesēdies, lai arī vācu trīnieks vienmēr ir bijis līdzīgs, tomēr elektroauto paaudzē Mercedes ir kaut kā soli aizgājis viņiem uz priekšu un viss tā multimēdija sistēma un tas, kā tu jūties salonā, Audi un BMW tā īsti tomēr nav. Lai arī tas ir tomēr nedaudz dārgāk kā citiem, bet tas ir kvalitatīvi viņiem izdevies. Varbūt man nepatīk tā cena, ko viņš maksā, bet mašīna bija ļoti laba. Audi, protams, Audi man patīk ļoti labi. Nosaucot šo modeli par Q8, Audi skaidri norāda, ka Audi Q8 e-tron ir augstākā līmeņa modelis elektrisko SUV un crossover klastā.
Neatkarīgi no virsbūves versijas, e-tron un e-tron Sportback ir aprīkots ar 2 elektromotoriem, kuru kopējā jauda ir 250 kW, jeb 335 zirgspēki. Griezes moments 664 Nm. Top versijās jauda ir vēl lielāka, 300 kW, bez tam, ko 8 e-troni atbalsta ātro uzlādi ar jaudu līdz pat 170 kW, līdz ar to lielākā pieejamā akumulātora uzlāde, tā ietilpība ir 115 kWh, no 10 līdz 80% aizņems vien 30 minūtes. Nu, Audi ir Audi, un tas manā ieskatā ir elegants iemiesojums, kārtīguma iemiesojums, bet tāpat laikā arī interesants. Ja? Man liekas, ka šeit nav īsti nozīmes, vai tas ir iekšdedzes dzinējs, vai tas ir elektriskais. Ja? Audi Q8 e-trons manā skatījumā no šīs premium klases nelec ārā, ir ļoti interesants auto. Man gan īsti nav skaidrs, kāpēc viņš ir tieši Q8. Gribētu manā sapratnē viņam būt Q6. Iepriekš Audi e-tron neizcēlās ar diezko ekonomisku transmisiju. Tur zem 23 kWh uz 100 km bija grūti pabraukt. Tad šobrīd ar jauno elektromotoru, tagad jau 20 kWh uz 100 km, tas jau ir reāli sasniedzams skaitlis. Un to, protams, tu izjūti, ka tu vairāk pabrauc un esi braucis iepriekšējo nesošo, tā kā tas nav tur facelifts tikai tādā, ka tur lampiņām kaut kādas tur zīmējums atšķirās, bet tur arī būtiski uzlabojumi tehnoloģijām, un tas arī padara šo modeli konkurētspējīgāku attiecībā pret citiem, neskatoties to, ka tas ir vienkārši facelift modelis. Protams, kur Audi un Mercedes-Benz, tur ir jābūt arī BMW. Šajā testā pret saviem konkurentiem BMW stājās ar nedaudz mazāko, bet tajā pašā laikā plašākai publikai pieejamāko BMW iX3. Tā bāzes cena sākot no 74 060 eiro. BMW X3 stāsts aizsākās 2003. gadā, un kopš tā laika ir nomainījušās jau 3 šī modeļa paudzes, bet pirmo reizi BMW vēsturē tas tiek piedāvāts arī kā 100% elektroauto. Interesanti, šis 4,7 metrus garais crossovers gan vizuāli, gan gaitas ziņā teju neko neatšķirs no saviem benzīna brāļiem. Protams, ka nospiežot akceleratoru pedāli, tas bez minstināšanās raujas uz priekšu, atklājot savu patieso raksturu. Man patīk tas, ka BMW ir izvēlējies atgriezties pie tā, ka vienam modelim ir iespējami visi šie varianti. Ir dīzels, benzīns un tagad ir pieejams arī elektrokārs. Un, protams, tās priekšrocības, ko dod elektrokārs, ņemot to, ka baterija ir zemāka, līdz ar to vadāmība ir daudz stabilāka, pagriezienos ir īpaši, bet kas pietrūkst, ja viņš ir elektrokārs, gribētos, lai grīda būtu plakanāk, bet saprotot, ka tā ir viena bāze, tas šī gadījumā nebija iespējams. Kā jau minējām, 4,7 metrus garais iX3 vizuāli ir te vai tāds pats kā tā iekšdedzes brālis. Elektrisko versiju spēsiet atvazīt pēc šīs monolītās radiātora restes, kura patiesībā vairs nav nekāda reste, jo dzinēja, ko dzesēt šeit nav. iX3 motora jauda ir 286 zirgspēki, un 100 km/h lielu ātrumu tas spēj sasniegt 6,8 sekundēs. Nobraukums ar vienu uzlādi aptuveni 400 līdz 450 km. Jā, un vēl iX3 ir klasiskās piedziņas – 280 zirgspēku uz vienu asi. Tas varētu būt vērēni interesants auto. Elektroauto nākotne principā atkarīga ir no vairākiem faktoriem, ne tikai no cenas, bet arī no infrastruktūras. Nebūtu nav tā, ka elektroauto ir jānobrauc 1000 km. Ir diezgan svarīgi, cik tu ātri viņu var uzlādēt un kur tu viņu var uzlādēt. Līdz ar to no tāda lietojamības viedokļa, es domāju, ka šie būtu svarīgākie aspekti. Šobrīd ir tas brīdis, kad visi tīkla operatori slēdz līgumus, kur izvietot savas elektrouzlādes stacijas. Daži tās novieto uzreiz, daži tās novietos pēc gada, daži pēc 2 vai 3. Tā ka uzlādes vietu izaugsme būs diezgan sprādzienveidīgā. Jautājums, kā viņi būs izritināti, bet tas, ka viņas būs 2, 3, 4 reizes vairāk nekā tagad, ir pilnīgi skaidrs tuvākajos gados. Man pārdoms izraisa tas, ka faktiski elektriskos autos sāk ražot jau aizpagājušajā gadsimtā, man liekas, vispār, tikko mašīnas parādījās, taisīja kaut kāds elektriskos. Tad jautājums, kāpēc mums bija jāgaida vesels gadsimts, lai pēkšņi sāktos tāds bums, un man kaut kā negribās domāt, ka mūsu naftas varenei pēkšņi zaudējuši kaut kādas ietekmes
spējas un kāpēc aiziet. Ja? Un joprojām, man liekas, ir aktuāls jautājums, kas tad tīri dabai ir izdevīgāks arī tajā pašā ilgtermiņā. Ja? Ļoti bieži ir dzirdēti apgalvojumi, ka galu galā elektroautomobīļi dabu piesārņo vēl vairāk nekā klasiskie vāģi. Lai gan patiesībā aina ir pretēji. Piemēram, kompānija Volkswagen apgalvo, ka tās radītā ID4 elektromobīļa CO2 kopējais izmešu apjoms ir par 32% mazāks nekā līdzīgi izmēra Tiguan modelim ar iekšzemes dzinēju pēc 200 000 km nobraukuma. Salīdzinot ar transporta līdzekļiem, kas aprīkoti ar iekšzemes dzinējiem, elektrisko mašīnu nepārprotama priekšrocība ir to mehāniski daudz vienkāršākā konstrukcija. Ja tradicionālajiem auto ar benzīna vai dīzeļa dzinēju un transmisiju ir aptuveni 1400 detaļu, tad elektromobilim tikai aptuveni 200. Tas ļauj ražotājiem vienkāršot automašīnu montāžu un nodrošina to, ka tās eksploatācijas laikā zaudē ievērojami mazāk enerģijas. Visprogresīvākie jaunie elektro ir tie, kas izstrādāti pilnībā no nulles, un mūsu šīs dienas testa parkā tādu nav mazums. Viens no tādiem ir arī Hyundai Ioniq 6. Šis auto, neskatoties uz to, ka arī no uzbūves viedokļa tam ir ar ko paspīdēt, lielāko daļu žūrijas paņēma tieši savas vadāmības un jaudas dēļ. Šis auto ir sasodīti dinamisks. Top versijā, pateicoties 605 Nm lielajam griezes momentam, 100 km/h tas spēj sasniegt nieka 5,1 sekundē, un no 80 līdz 120 km/h pātrināties 3,4 sekundēs. Līdzīgi kā daudziem elektroauto, tā maksimālais ātrums ir ierobežots. Ioniq gadījumā tie ir 185 km/h. Bez tam tur iespējams iegādāties divās versijās – 325 zirgspēku versijā ar visu riteņpiedziņu vai ar 229 zirgspēkiem un klasisko riteņpiedziņu. Ioniq 6 bāzes cena sākot no 60 490 eiro. Iepriekšējais Ioniq 5 tīri vizuāli pēc dizaina man patīk daudz vairāk. Savukārt Ioniq tieši dinamikas un vadāmības ziņā bija vislabākais no visiem elektriskajiem. Ioniq 6 ļoti labi vadījās, dinamisks, ar labu nobraukumu rezervi. Dizaina ziņā es varbūt tās būtu mazliet skeptisks un vairāk būtu pieturējis pie tā, kā izskatījās koncepts. Dinamika. Tā ir tā, kur visbūtiskāk elektroauto atšķir no iekšzemes dzinējiem. Un tas, ko tu spēj no šī auto uzreiz saņemt no pirmā pieskāriena pie gāzes pedāļa, tas ir kaut kas fantastisks. Ja iepriekš nav braukts, tad tā noteikti ir neticama pieredze. Šeit ir tā jauda pieejama uzreiz no pirmā pieskāriena. Tur nav vajadzīgs sagaidīt līknē pareizais lūzuma punkts, kur viņi sasniedz maksimumu. Šeit viņi ir uzreiz no nulles, kā pieskaries viņi ir, tāpēc principā elektroauto dinamika ir uzreiz visiem. Tātad dārgs vai lēts, mega jaudīgs vai salīdzinoši mierīgāks, elektroauto vienmēr būs dinamisks ceļabiedrs. Un ja mēs aplūkojam šī testa parka tehniskos datus, nevienam no šiem braucamajiem nav mazāk par 200 zirgspēkiem. Autobūvē, manuprāt, ļoti pozitīva tendence ir tā, ka no dārgākiem auto ražotāji tomēr pāriet uz lētākiem. Ļoti negribīgi, ļoti pamazām, bet ķīnieši spiež un pamazām sāk parādīties tirgu arī lētāki auto, kas tiešām ir auto, nevis pagaidu risinājums, līdz skatītos daudz maz ok. Cupra ir viena no labākajām cenu iegūmas attiecībām. Tas, ka Cupra ir vislētākais automobīls šajā testā, tas galīgi kaut kā nepadara to vājāku attiecībā pret citiem pretendentiem. Un Cupra ir forši tas, ka, jā, kaut arī tas ir būtībā tas pats ID3, bet tu iekāpjot salonā, tev ir būtiski atšķirīgāka tā sajūta, tas ir vairāk tā kā uz autovadītāju, un ja cilvēkam pašam patīk stūrēt un tāda azartiskāka braukšana, tad noteikti labāk ņemt Cupru Bornu nekā to ID3. Cupras stiprā puse ir detaļas, kas šo to padara atšķirīgu no pārējiem. Un lai gan Born ir radniecīgas saites ar Volkswagen ID3, tas izskatās un brauc pilnīgi atšķirīgi no savu brāļa. Tā salonā valda sportiska minimālisma aura. Sporta sēdekļi, digitālai paneļi, skarienjutīgi slēdži un augstvērtīgi ekoapdares materiāli. Un, kas svarīgi, viss, ko šeit redzat, izņemot sēdekļu apšūmu krāsu, standartā tā ir mēla, ir atrodams Born bāzes versijā. Un, protams, papildu 30 zirgspēku, ko piedāvā versija e-Boost, ir kā ķirsītis uz putukrējuma topas. Japānas autobūvi šajā testā pārstāvēja divi zīmoli – Subaru ar modeli Solterra un Nissan Ariya. Bāzes versijā arī ir viens motors, tā jauda 215 zirgspēku, 63 kWh baterija un priekšēju riteņu piedziņa.
Tam sako 239 zirgspēku versija. Savukārt top komplektācijā auto ir 2 elektromotori, 87 kWh aķis un visu riteņu piedziņu. Interesanti, ka 4x4 motoru jauda ir tikai nedaudz lielāka, jeb 302 zirgspēku. Tomēr šī spēka iekārtas griezes moments ir tieši 2 reizes augstāks, jeb 300 Nm divveidē variantā pret iespējīgiem pilnpiedziņas 600 Nm. Nissans patiesībā patīkami pārsteidz. Japāns ar savu asketisko dizainu arī interjerā, ar dinamiku, ar viegli saprotamu informāciju automobīļu displejā. Es teiktu, tas bija patīkams pārsteigums. Nezinu, vai melnās krāsas dēļ vai kāda cita iemesla dēļ arī kaut kā nedaudz pazudus pārējo fonu, vismaz manā skatījumā, lai arī tā objektīvi vērtējot uz papīra, kad tu saliec, tad tur viņam arī nav baigi daudz trūkumu. Atsevišķu uzmanību pelna šī auto pilnpiedziņas sistēma. Te dots vārds e-Force, un varētu teikt, ka tā ir viena no izsmalcinātākajām, ko radījis Nissan. Par pamatu tai kalpo 2 elektromotoru arhitektūra, proti jaudīgākajās pilnpiedziņas versijās tiek izmantoti 2, nevis 1 motors. Viens no tiem novietots automobīļa priekšā, otrs aizmugurē, un savā starpā tie nav mehāniski savienoti. Faktiski šī piedziņas sistēma spēja kontrolēt katru riteni atsevišķi, tādējādi nodrošinot maksimālu saķeri ar ceļu. Subaru šajā testā varētu nosaukt par jaunpienācēju, jo Solterra ir pirmais šīs markas 100% elektroauto. Tā 4x4 sistēmas kopējā jauda ir vien 218 zirgspēku, grieze 340 Nm, bet tik un tā tas sasodīti labi uzvedas uz ceļa un neapmulst mirkļos, ja zem tā ritiņiem pazūd asfalts. Īsumā par šī auto tehniskajiem parametriem. Šis ir 4690 mm garš crossovers, kas aprīkots ar 2 80 kW jeb 109 zirgspēkus jaudīgiem elektromotoriem. Tātad sistēmas kopējā jauda ir 218 zirgspēku, grieze nedaudz zem 340 Nm. Un tie, kā jau zināt, e-auto gadījumā ir pieejami jau no nulles motoru apgriezieniem. Pateicoties tam, šis auto 100 km/h spēj sasniegt 6,9 sekundēs. Subaru šajā ziņā izceļās, ka viņam ir pilnpiedziņa, kas, protams, elektrisks Subaru šķiet ļoti neparasti, bet uz šo pārējo auto fonu Subaru noteikti iegūs bonus punktus gan par salīdzinoši pieejamo cenu, gan par to, ka viņam ir pilnpiedziņa. Elektromobīļa svarīgāko daļu, akumulātoru, veidos savstarpēji savienoti moduļi. Šāda veida dizains nodrošina, ka pat nopietnu bojājumu gadījumā akumulātoru joprojām var salabot, nomainot atsevišķu segmentu. Un arī nelieli negadījumi nerada risku elektromobīļu akumulatoriem. Enyaq iV kā tāds Latvijā sevi jau ir pierādījis. Tas tika prezentēts 2020. gada rudenī, un Latvijas tirgu ieradās 2021. gada pavasarī, kas sakrit ar pasaules hokeja čempionātu Rīgā. Šo pāris gadu laikā līdz šim laikam Latvijā reģistrēti vairāk nekā 200 Enyaqi. Škoda Enyaq, jā, tā jau ir jau starp elektromobīļiem jau zināmā mērā gandrīz tā kā klasika. Tā kā Škoda iznāca, viņa bija liels hīts, varētu tā teikt. Tagad jau ir pievienojušies daudz konkurentu, tāpēc tā dzīve ir Škodai kļuvusi krietni grūtāk. Bet joprojām, atskaitot to, ka viņai gan ir diezgan augsta cena, visādi citādi tas ir tāds kompakts un foršs elektroautomobīls. Starp citu, Škoda Enyaq ir viens no pirmajiem Volkswagen grupas radītajiem elektromobīļiem, kurš izstrādāts par pamatu ņemotam speciāli radītu autoplatformu, nevis pielāgojot elektrolaikmetam kādu no jau apritē esošajiem iekšzemes modeļiem. Un tas ir jūtams ne tikai šī auto gaitā, bet arī veiktspējā. Ja runājam par konkrētu auto, kupē versija Enyaq modeļu gammā mūsu mājās ir vēl salīdzinoši jaunums, jo agrāk šo virsbūves versiju varējāt savā īpašumā iegūt tikai jaudīgākajā RS modifikācijā, kura cenas ziņā spēj pacīnīties ar premium zīmoliem. Tagad tā pieejama arī par krietni pieejamāku cenu, sākot no 52 770 eiro, izpildījumā ar klasisko riteņu piedziņu un 60 kWh akumulātoru. Tas droši vien vairāk ir jautājums par stilu. Ja patīk kupējs, crossover, tad tas ir tas, uz ko ir jāskatās. Par Škodu ir tā, ka es nevienu sliktu vārdu viennozīmīgi nevaru pateikt. Jā, kas man patika, man liekas, no visām mašīnām visvairāk man patika stūres iekārtojums. Viņa tāda, es pateiktu, mazliet erotiska to iedobumu, bet arī vienkārši un saprotama arī visa ergonomika, visa pārējais. Eleganta mašīna. Vēl viens spilgts pretendents uz uzvaru šajā testā, un mēs domājam ne tikai krāsu, bija Ford Mustang. Lai gan daudzi skeptiski izteicās par tā nosaukuma izvēli, jo runājam par tehniku un sniegtajām emocijām, pie sirds tas gāja daudziem mūsu žūrijas biedriem.
Mustang Mach-E tiek piedāvāts ar 2 dažādu ietilpību akumulatoriem. Standarta 68 kWh vai palielināta nobraukuma 88 kWh. Maksimālais nobraukums pēc rūpnīcas datiem ir līdz pat 610 km. Interesanti, ka lielākais nobraukums ir iespējams tieši mazjaudīgākajai, aizmugures piedziņas versijai, jo tas akumulators ir tāds pats kā GT, bet te ir tikai viens motors. Savukārt, reālajā dzīvē ar šo pilnpiedziņas Mach-E AVD īpaši nesakojot braukšanas stilam, baudot dinamiku un sildot salonu zīmīgos apstākļos, pilnīgi droši var reiķināties ar 300 km ar vienu uzlādi. Braucot ekonomiskāk un arī siltos laikapstākļos, veicamā distance noteikti palielināsies. Man viņš paņēma ar savu vienkāršību, kas viņam tieši atšķirībā no visiem pārējiem modeļiem, ko es izmēģināju. Ja? Tiešām ar to viņam viss ir vienkārši un saprotami. Ja? Nu, runājot par salonu, par interjeru, ir viens vienīgs mīnus, tas ir lielais ekrāns, kas faktiski tā kā ielikts spoguls. Viņu varēja nolikt savādāk, bet tā ir nodeva civilizācija. Kā jau minējām, ja runājam par jaudu, mūsdienu Mustang no tās trūkuma nesirkst. Mūsu šīs dienas testa auto 100 km/h lielu ātrumu spēj sasniegt nieka 5,1 sekundē, un tā maksimālais ātrums ir ierobežots pie atzīmes 180. Top versijā GT dinamika ir vēl iespējīgāka – 3,7 sekundes līdz 100. Nu, tad beidzot, klāt ir patiesības mirklis. Un, lai arī mēs minējām, ka visi šajā video redzamie auto ir uzvarētāji lauru cienīgi, mums ir vajadzīgs līderis. Līdzīgi kā pēc iepriekšējiem testa braucieniem, mūsu žūrijai bija jānovērtē katra auto dotumi, piešķirot tiem punktus dažādās nominācijās. Un to visu apkopojot, mēs varam jums paziņot, ka megatesta numur 4 uzvarētājs ir... Rezultāti ir ļoti blīvi, un dalītu 1.2. vietu šajā braucienā saņem Hyundai Ioniq 6 un Audi Q8 e-tron, abiem pat 202 punktiem. Bet tā kā Hyundai bija saņēmis vairāk desmitnieku, zelts tiek dinamiskajam Ioniq 6. 3. vietā ierindojas lētākais šī testa dalībnieks Cupra Born. Tikai par 1 punktu no tā atpaliek Mercedes-Benz EQE SUV, un top 5 noslēdz stilīgais Volkswagen ID Buzz, kurš starp citu ieguva visvairāk punktu tieši nominācijā dizains. Ko lai sakām noslēgumā? Katram no šiem auto ir savs trumpis. Viens paņem ar dizainu un cenu, cits ar 800 voltu bateriju bloku, cits ar galvreibinošu dinamiku un sirdspēkiem. Visi kā viens gan ar gaitas klusumu un spēju relaksēt, un vienlaikus arī nepieciešamo dinamiku. Bet svarīgākais ar katru nākamo reizi, kad sastopamies ar elektroauto piedāvājumu, mums ir lielāka izvēle. Atrast savējo. Tādu, kas būs vislabāk piemērots vai nu pēc cenas un nobraukuma, vai sev saprotamākā dizaina un markas rokraksta parametriem. Izvēle, kas arī netieši veicina elektromobilitāti. Mēs tiekamies Tavs Auto TV gan nākamajos megatestos, gan arī citos auto piedzīvojumos. Paldies, ka skatījāties šoreiz. Atā! Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Auto DNA un Goodyear.